Sveicināti! Šodien taisām gifu no bildītēm. Mums ir 5 dažādas bildītes, viena animācija. Pirmā bildīte, otrā, trešā, ceturtā un 5. Mēģināsim to salikt vienā kustīgā attēlā. Darīsim to Photoshopā. Rezultātā mums sanāks šāda animācija, kur cilvēciņš iet, osta puķīti, atnāk sunītis. Pirmais, ko mēs darām, ir atveram Photoshopu, ejam iekšā File, Scripts, Load Files into Stack. Un šeit mēs caur opciju Browse meklējam mūsu mapīti, kurā atrodas šīs 5 bildītes. Un izdalu viņas visas 5 un spiežu OK, un šeit vēlreiz spiežu OK. Rezultātā Photoshops lēnām attaisa Layers panelī visas 5 bildītes. Lai uztaisītu animāciju, mums ir vajadzīgas vēl arī Timeline panelis. To mēs meklējam sadaļā Window, Timeline, un novietojam šo te logu mūsu Photoshopa loga apakšā. Tālāk, Create Frame Animation, spiežam šo te pogu, un mums ir tikai viena bildīte. Lai viņa nebūtu viena, mēs ejam uz šeieni, nospiežam Create New Layer for each new frame, un Make Frames from Layers. Un tagad mums ir visas 5 bildītes. Tikai pievēršam uzmanību tam, ka te bildītes ir pareizā secībā, tātad sākumā parādās cilvēciņš, tad viņš iet pie puķītes, tad un beigās tur sunītes. Šeit mums ir otrādi. Mums 5. kadrs ir cilvēciņš, un 1. kadrs ir cilvēciņš ar puķīti. Jā? Tāpēc mēs pārbīdām viņas lūk šādi uz pretējo pusi. Vēl pievērsiet uzmanību tam, ka ātrums katram kadram ir 0 sekundes. Tas nozīmē, ka ja mēs nospiedīsim, tad tas viss kustēsies ļoti ātri. Mēs to varam mainīt. Nospiežam zem attēla, un mums ir iespēja nomainīt šo te ātrumu no 0,1 līdz pat 10 sekundēm. Lai mums to nevajadzētu darīt katrai bildei atsevišķi, mēs noklikšķinām uz pirmo bildi, nospiežam Shift un noklikšķinām uz pēdējo. Un izvēlamies vienai bildītei ātrumu, piemēram, 0,5 sekundes. Spiežam Play un skatāmies, kā mums darbojas šī animācija. Izskatās, ka darbojas labi. Nākamais solis ir eksports. File, Export, un šeit mēs izvēlamies Save for Web. Visus uzstādījumus atstājam tādus, kādi viņi ir. Tikai pārliecināmies, ka mums te tiešām ir GIF formāts. Ja gribam paskatīties, kā izskatīsies mūsu animācija, mēs te nedaudz samazinām preview logu un nospiežam Play. Un te mēs redzam, ka animācija mums strādā. Pēdējais solis spiežam Save. Tā kā es jau uztaisīju vienu testa failiņu, tad es pielikšu viņam klāt vieninieciņu, tests 1. Un skatāmies mūsu izveidoto bildīti. Kas svarīgi? Ja mēs uz viņu noklikšķināsim 2 reizes, mums animācija nedarbojas, jo viņš atvēra to kā Windows attēlu skatītājā. Ja mēs noklikšķināsim ar labo taustiņu un izvēlēsimies atvērt ar Photos, tad mēs redzēsim darbojošos animāciju. Bet tā kā tas ir domāts internetam, mēs viņu varam aiznest uz, piemēram, Google disku, iemest viņu iekšā, un te viņš darbosies ļoti labi. Tātad mēs ieslēdzam un mēs redzam, kā darbojas mūsu animācija. Centieties atkārtot šos solīšus. Es ceru, ka jums sanāks. Paldies par uzmanību!